Lai visa tikko aplikācijas galvenajā logā apskatītā informācija būtu pārskatāma, ir vairāki veidi, kā to organizēt atbilstoši savām vajadzībām. Pirmais veids – kārtot kolonu saturu. To var izdarīt ar kolonām, kuru nosaukumu šūnās ir neliels trīsstūrītis. Uzklikšķinot uz šo kolonu nosaukuma, visa informācija tiks sarindota pēc šūnu ierakstu vērtības, vai no augošā vai dilstošā secībā. Bet, ja izvēlēsimies kārtot pēc akciju nosaukumiem, tad alfabeta secībā. Otrs veids – sarindojot blakus atsevišķi izvēlētas akcijas. Lai to izdarītu, vienreiz ieklikšķinām uz akciju nosaukumu, un otrais nospiežot un neatlaižot peles kreiso taustiņu, attiecīgo rindu pārvelkam blakus vēlamajai rindai un laižam peles taustiņu vaļā. Šis ir ērts un pārskatāms veids, kā savstarpēji salīdzināt divas vai vairākas akcijas. Un visbeidzot, kā jau iepriekš minējām, mums ir iespēja sadaļā Custom veidot pašiem savu izvēlētu akciju sarakstu. To varam paveikt sekojoši. Vienreiz ieklikšķinām uz akcijas nosaukumu, un otrais, neatlaižot peles kreiso taustiņu, attiecīgo rindu pārvelkam uz sadaļu Custom. Ja nepieciešams, var vienlaicīgi pārvilkt arī vairākus ierakstus. Iezīmējam nepieciešamos un neatlaižot peles kreiso taustiņu, pārvelkam tos. Otrs veids, kā veidot šo custom akciju sarakstu, ir copy un paste. Izvēlamies attiecīgās akcijas, uz klaviatūras nospiežam Ctrl+C, tad atveram sadaļu Custom un spiežam Ctrl+V. Savukārt, lai akcijas no saraksta Custom izdzēstu, iezīmējam nepieciešamās un spiežam pogu Delete. Izveidojot pašiem savu izvēlēto akciju sarakstu, ir ļoti ērti un pārskatāmi sekot līdzi sev saistošiem vērtspapīriem, jo esam atsijājuši lieko datu apjomu.